No 1 līdz 10, kā mēs šodien jūtamies? 9. 9. 9. 8,34. 10 is best, I guess. So 9. Okay, cool. Do you feel well prepared? Yes, of course. Kas īpaši ir jāiet brokastīs, lai būtu veiksmīgs velo orientēšanās sacensībās? 1 banāns. Protams, putra, jā. Yogurt. Cool. And is that enough for a whole day competition? We'll see that. Cik labi mēs jūtamies šodien? Brīnišķīgi. Vai esam labi sagatavojušies sacensībām? Noteikti. Kāds ir šodienas mērķis sacensībās? Po piedestāls? Nu, tik labāko desmitniekā. What's your goal for today? Today we have one strong Russian guy who now is on first position in world ranking, and our team want to beat him. Cik labi esam sagatavojušies šodienas startam? Fiziskā gatavība ļoti laba. Ja galvā izdosies viss sakārtot, tad domāju, būs trīnieks. Vai jūties atbilstoši sagatavojies sacensībām? Nu, cik bija spēkos, jā. Fiziskais, protams, iepaliek no top čekiem, bet ir ok, jā. Kas vēl bez laba fiziskā ir jāsagatavo, lai būtu veiksmīgs šādās sacensībās? Fiziskais te ir noteikti pat mazākā puse. Tas ir tehniski jāstrādā ar karti, daudz treniņu kartē. Varbūt pat datorspēlīts jāspēlē, lai dabūtu to dinamiku, jo katra skatīšanās kartē maksā sekundes. Un jātrenē atmiņa, jāpaskatās kartē, jāatcerās viens pa kreisi, viens pa labi ceļš, un tad var maukt. Pirmās sajūtas pēc finiša varbūt? Labas, distance veikta, visi punkti paņemti, viss kārtībā. Patīk tas, kad bija tas saucamais taurinīs vairākas reizes jāatgriežas vienā punktā, un tas, protams, bija kalnā. Tā kā bija ko visu laiku domāt, gan galvu, gan arī ar kājām bija jāstrādā. Did you enjoy the track, all the hills up and down? Of course, it was quite different, many hills and many flat areas, and in the finish I had quite a huge attack because we were going with my teammate Asta and just trying to give all, so it was quite a great race. It was very nice single tracks. I liked it. Very technical and very difficult sometimes. Pastāst varbūt par savu gandarījumu noslēdzot šo 3 dienu sacensību ciklu. Vispār, godīgi sakot, to stundu atpakaļ likās, ka nebūs gandarījuma, ka būs tikai labi, ka paspēja. Bet, apbalvošanas ceremonijā, protams, tās emocijas, ko nes cilvēki, gan mūsu draugi, lietuvieši, igauni, Baltkrievi, Krievijas, protams, arī vietējie, tās emocijas, viņas vienkārši paceļ gaisā. Kas bija milzīgs iegūms tīri sacensībām, kā tādām no dalībnieku viedokļa, tas bija vienreizēji interesantais smiltenes apgājums. Kāds ir tavs novēlējums visiem tiem sportistiem, kas veiksmīgi tika ar trasi galā šodien? Lai viņi atgriežas nākošu gadu, paņem līdzi vēl arī draugus un cerams, ka nākošu gadu arī būs tikpat labi un varbūt pat vēl labāk.